11. septembrī Skonto stadiona saimnieki Rīga FC uzņēma FK Spartaks komandu. Skatītāji nu jau ar azartu piedalās monofutbola turnīrā un iecienījuši DJ Gustavito uzstāšanos pirms un pēc spēles, fotografēšanos un citas aktivitātes. Pirmoreiz tika izspēlēts īpašs sporta bāres Sinotips soda sitienu konkurss spēles pārtraukumā. Lielais futbols tika gaidīts ar satraukumu, bet zinot par izmaiņām Rīgas treneru sastāvā, zinot spēlētāju rotāciju, visi līdzutēji gaidīja no Rīgas labu spēli. Un neskatoties uz karsto laiku un pretinieka līderu pozīciju čempionāta tabulā, Rīga FC tik tiešām demonstrēja cienījumu futbolu. Pirmajam puslaikam beidzoties rezultāts uz tablo bija 1-0, jo Suke Seito izvirzīja Rīgu vadībā. Kopumā abi klubi rādīja līdzvērtīgu spēli un pārsvars bija mainīgs. Vairākās situācijās pie vārtiem, kad līdzutēji jau gatavojās gavilēm, uzbrukums, visbiežāk pateicoties pašu kļūdām, nebeidzās ne ar ko. Otrajā puslaikā komandas izskatījās smagnējāk, bet 54. minūtē precīzi bija Spartaka spēlētājs Daniels Ulimbaševs. Rezultāts 1-1. Godam atņemts punkts turnīra līderim un Rīga FC saglabā 6. vietu turnīra tabulā. Gaidām jūs Rīga FC mājas spēlēs Skonto stadionā.